Sakiet, vai pēc raidījumiem par Rail Baltica uzsāk kriminālu procesu vai pēc Saeimas komisijas? Rail Baltica? Jā, Rail Baltica. Nē, tur arī bija kaut kādas informācijas. Mēs rakstiski saņemam, un prokurors veicot izvērtējumu uzsāka kriminālu procesu. Bet šeit ir, izlasot 3 reizes šito, te ir ļoti īstenībā liels jautājums par to, cik plaši ko var interpretēt. Tātad ir krimināla procesa par Rail Baltica projektu ieviešanu, atbildīgās valsts amatpersonas iespējams radījušas zaudējumus valsts budžetam saistībā ar infrastruktūras objektu būvniecību. Jā. Tad pirmkārt, var ļoti dažādi teikt, ko nozīmē par ieviešanu atbildīgie. Ja mums ir starpvalsts līgums, ieviesēji tur ir visos līmeņos. Kas ir zaudējumi? Nē. Jūs atkal nepareizi, jūs lasiet līgumus? Kur ir pieejami, tos lasīja. Jā, un kur tad jūs redzēt, ieviesējs ir SIA, Eiropas dzelzceļa līnijas. Tikai par tiem ir krimināla process. Šobrīd es nepateikšu, par kura līmeņa amatpersonām, un vai nav arī Rail Baltica, vai kā viņš tur sauc. Rail. Jā, bet šobrīd iet runa par to, publiski mēs visi dzirdējam, ka valstī tādu līdzekļu, kas jau šobrīd pielemti tajos līgumos, nav. Līdz ar to valstī var rasties zaudējumi. Daļie šie zaudējumi ir radušies tāpēc, ka apturēja būvniecību, jo es arī esmu lasīju to prokurora atzinumu, un būvniecība apturēšana jau tur katru dienu mēs maksājam lielas naudas. Līdz ar to jau noteikts apjoms zaudējumi ir radies. Mums ir politiķi, kuri slēdz starpvalstu līgumu. Mums ir politiķi, kuri deleģēja Eiropas dzelzceļa līnijām darīt to, ko viņi darīja. Jā, tieši Mums ir politiķi, kas lēma pirms drusku vairāk kā pirms gada, politiķi ministru kabineta personā, visi nolēma par līgumu slēgšanu par 3,7 miljardiem. Mums nav tādas naudas. Tad visu ministru kabinetu sēdinam iekšā. Redziet, ir valstis, kur arī par to ir pamats, kas saka, jūs šito esat ierosinājuši ne par politiķiem. Politiķi jau ir izslēgti no šitā. Nē, es šobrīd vēlreiz saku, atkal man nav tādas detalizācijas pakāpes, es neesmu izpētījis jau šobrīd lietas materiālus. Es negāju uz parlamentu, kur es saprotu arī daudz kas izskanēja, bet, cik es sapratu, arī politiķi tur tiks vērtēti.